Vakar, man sauc Juris Bergmanis, un es pārstāvu apvienību Spēks nākotnē. Šodien es veidoju savu pirmo videoklipu. Kā mēs redzam, aiz manī ir milzīga cilvēku plūsma, un viņi visi ir ieradušies 18. novembrī, lai godīgi svinētu Latvijas proklamēšanas tikšanas dienu, kas ar citu notika tieši aiz manīm 1918. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī. Šajā dienā mēs ceram aptaujāt dažus cilvēkus, uzdot viņiem dažus jautājumus, filmēt visu notiekošu atmosfēru, paši labi izbaudīt laiku. Un ar ko es asociējos? Savu patriotismu. Jā, patriotismu par savu dzimteni. Jā, par Latviju. Kā jums vispār 18. novembris? Forši, daudz. Darba Rīga. Просто хороший день. Es mīlu Latviju! Vai jūs zināt, kas ir 18. novembris? Latvijas neatkarības proklamēšanas Pats svarīgākā vispār Latvijas diena. Un kāpēc viņi svarīgi var būt? Kā dzimuma? Šajā dienā Viņš tikko man pateica. Latvija palika brīva, jā. Mēs esam tagad brīvi. Vai jūs zināt, ka Latvija proklamēta? 1918. gadā. Jaudies, kā tu viņai jau cik gadi? 1977. 1918. Varbūt pie tās tēmas arī, kurš ir pirmais Latvijas prezidents? Jānis Čaksne. Jā. Čaksne. Kas ir pašreizējais? Ko jūs domājat, vai salīdzinājumā varbūt ar iepriekšējos? Īstenībā jā, jo viņš arī piedalās tādos pasākumos, tā kā bez viņš nebija slēgs tālāk piedalīsies. Ar Volkswagen, piemēram, vietodies, un vējums bija vienkārši izcils. Tas vienkārši foršs cilvēks. Varbūt mēs varētu mazu interviju. Es esmu Juris Bergmanis. Nē, mēs esam no projekta vienotības. Interviju nevienam nedod. Nē, mēs galvenais 18. novembris, tikai gribējām novēlēt. Nē, mēs novēlējumus pieņemam, bet interviju nedodam. Nē. Kā mēs tikko redzējām, pašvaldība nevēlas sniegt komentārus un nevēlas nevienam novēlēt 18. novembrī. Nu neko, iesim tālāk. Прочитать, чтобы все было хорошо. Viss būs labi. Vai vienmēr stāv? Vīrieši zinu pārstāvjiem, kas skatīs šo video, protams, lai vienmēr stāv. Vai arī vienkārši, lai Dievs svētī Latviju? Jā, ļoti skaisti. Sveiki, labākā! No kurienes jūs? Kad gila. Vienu novēlējumu. Es no Vismīļāko. Es no Cēsī. Visiem, kas skatās. Jā. Rīgas ielā no Cēsī. Mēs novēlam, lai Latvija tikpat skaisti kā tagad. Vēl skaistākāk. Mēs mīlam Latviju, mīlam Rīgu. 18. novembrī. Tauta būtu tāda ticīga sev, savam spējam, un lai arī tomēr mūsu valdība arī pat drusciņ padomā, drusciņ varbūt vairāk, jo tas ir ļoti daudz vairāk atkarīgs, kas tur atrodas. Viss būs labi. Daži atbildēja, lai stāv. Daži atbildēja, lai Latvija vienmēr skaista, bet es saku, lai Latvija vienmēr ir brīva un neatkarīgā valsts suverēna. Kā mēs redzējām, cilvēki 18. novembris svin dažādi. Šis bija pirmais videoklips, noteikti būs vēl citi videoklipi par konkrētām tēmām, konkrētiem viedokļiem, konkrētiem jautājumiem. Šajā video mēs vairāk uzzinājām, cik šis būs pirmais videoklips, cik viegli ir runāt ar cilvēkiem, cik viņi ir atsaucīgi un tam līdzīgi. Un, diemžēl, par cik līs lietas es skrienu mājās uz redzēšanos. Spēks nākotnē!